Labdien visiem! Turpinot Latgales tēmu, tātad novada dziesmu svētki. Kā jau te šodien minēja, arī fóruma sākumā, atklāšanā, ka dziesmu svētki pieder mums. Tiešām pieder mums un pirmkārt jau pieder novadiem, jo no novadiem nāk. Un tā Vidzemes dziesmu svētki jau ir notikuši Dikļos 1864. gadā. Savukārt Jāņa Bētiņa organizētie Kurzemes dziesmu svētki Dobelē notika 1870. gadā. Es atceros, tur ir tehniska kļūme. Latgales dziesmu svētki 1925. gadā. Bet vēl ar vienu, tā sakot, uz šo jautājumu mēs īsti nevaram rast atbildi. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka jāatzīst, ka pretstatā publikācijās plaši atspoguļotai vispārējai dziesmu svētku kustībai Bērskalns, Grauzdiņa, Grāvīts un citi pētnieki Latgales dziesmu svētku vēsture pagaidām pētīta visai maz. Ir bijuši daži mēģinājumi sākt sistemātisku raksturojumu, to vidū īpaši jāatzīmē muzikoloģis Ilonas Rupainis diplomdarbs, profesora Oļģerta Grāvīša vadīts. Tomēr visaptveroša pētījuma vēl ar vienu nav. Mūsdienu muzikoloģu atklājumi lēni sasniedz sabiedrību un nepārāk daudz ietekmē tās apziņu un arī par mūzikas vēstures procesiem to pašu var teikt. To varam attiecināt arī uz Latgales dziesmu svētku chronoloģiju. Vēl ar vienu sastādot koncertu programmas, tiek nekritiski izmantoti avoti, kas ietver kļūdainu informāciju. Pat, piemēram, 2010. gada Latgales dziesmu svētku programmā lasām Latgales dziesmu svētkiem 70. Šāda pati neprecīza informācija sniegta arī tīmeklī dziesmotā Latgale. Vai tā ir nezināšana, bet varbūt tā ir kādam izdevīga, ka 1940. gadā Latgalē sāka dziedāt un dejot, un tad tik tā kultūra atnāca. Bet skaidrs ir viens, ka šis chronoloģijas aspekts ir būtisks. Un jāmēģina to arī veidot noteikti. Jo Latgalē tāpat kā citos dziesmās, un jau tika pieminēts, un arī profesors Soms tikko arī apliecināja būtiskus faktus jau no 18. gadsimta vidus un beigām, ka šie svētki noteikti ir bijuši. Un arī tā laika presē, kura gan ir ļoti, dažāda, un svētkus dēvē dažādi, gan, piemēram, 1935. gada svētki tiek dēvēti par trešajiem, citos izdevumos mēs lasām, ka 1940. gada svētki ir trešie un tā tālāk. Un tāpat arī savulaik daudz diskutējot, runājot par šo jautājumu ar profesoru Ilmu Grauzdiņu, ar profesoru Oļģertu Grāvīti, kurš arī bija manis pirmā rīkotajā Latgales konferencē Daugavpilī 2005. gada, ja nekļūdos, 19. jūnijā Latgales dziesmu svētku kontekstā šajā laikā, un tāpat arī balstoties uz Latgales pētniecības institūta vēsturnieku pētījumiem un atziņām, un arī profesora Henrika Soma, tā sakot, iegūto informāciju. Manuprāt, svētku uzskaitījumā ir jāietver gan Latvijas neatkarības pirmajā periodā, gan PSRS Vācijas kara laikā, gan padomju okupācijas laikā un, protams, arī atjaunotajā Latvijā notiekušie svētki. Un, lai izveidotu visaptverošu svētku chronoloģiju, izmantoti dažādi vēstures pirmavoti pieejamie, jo īpaši pagātnes laikraksti un žurnāli, piemēram, Latgales vēstnesis, Daugavpils vēstnesis, jaunākās ziņas un citi. Savukārt, lai izveidotu chronoloģiju visaptverošu, ņemts vērā reģionālais faktors, Ziemeļdienvidu Latgale, pasākuma nosaukums, mērķis un citi aspekti. Vienlaikus tiek skartas arī tādas tēmas kā novada koru un to dalībnieku skaits, kora veids,
viesdiriģenti un to sniegums, repertuārs, svētku mākslinieckā kvalitāte, svētku programma, koncertā iekļautie žanri un citi. Šoreiz gan mēs nerunāsim par to, pieskaršos ļoti īsi tikai 2 lietām. Tas būs chronoloģijas aspekts un mazliet latgaliešu tautas dziesmai kā dominantei, vispār šo latgaliešu dziesmai kā dominantei. Citi problēma jautājumi, kas saistīti ar svētkiem, noteikti ir zinātnisku darbu pētījumu vērti. Lūk. Un tā ļoti īsi. Tātad, kā redzam, pirmie dziesmu svētki Latgalē tomēr jau ir notikuši 1925. gadā. Reizeknē pagodinājis prezidents Jānis Čakste. Nākamie Daugavpilī, te jau ir iekļauti citautiešu kori, krievu, poļu, baltkrievu, ebreju kori, daudzskaitlīgi pārstāvēti. Trešie atkal Reizeknē, Latgales atbrīvošanas 15 gadu atcerēja, plašs repertuārs, patriotiskas, laika garām atbilstošas dziesmas, uzrunu saka prezidents Kārlis Ulmanis. Ceturtie atkal Daugavpilī, arī būtisks kultūrvēsturisks notikums, vienības nama pamatakmens ielikšana. Tad nāk 5. nenoliedzami lielākie, gan apjomīgākie, gan dziļākie satura formas ziņā, stropa estrādē, daudzi pirmatskaņojumi, tostarp, piemēram, Alfrēda Feila, fantāzija par Latgales tautas melodiem, kura nav skanējusi, man šķiet, vairs. Jāņa Ivanova Rāzna un daudzas citas latgaliešu tautas dziesmu apdares, pirmatskaņojumi un tā tālāk. Un tad šī kustība nav pārtrūkusi arī kara gados. Un daudzās Latgales pilsētās ir notikuši mazāk apjomu svētki, bet ir īpaši lieli, kur ir arī dokumentēti un arī video ierakstos, ko ir savācis Latgales pētniecības centrs, kā jau es minēju. Šie fakti, tātad 1943. gada 4. jūlijā Daugavpilī, Gajokā, tas ir rajons tāds, Daugavpilis pilsētas rajons, kas veltīti 1873. gada svētku atcerēja, 70 gadi. Jauki. Un pat 6 latgaliešu tautas dziesmas ir skanējušas programmā. Un tad nāk padomju laiks, tā sakot, nodevas ideoloģijai, 72. gads, veltīti Padomju Socialistisko Republiku Savienības izveidošanas 50. gada dienai, tautu draudzībai, un 90. gadi atjaunotā Latvija, kā dzejniece Anna Rancāns izsakās, pirmie atjaunotajā Latvijā, pirmie jā, bet pēc skaita jau 9. Līdzīgi tāpat kā mēs, piemēram, uzskaitam arī lielos svētkus. Un tad nāk dažādās pilsētās balvi, viļāni kopā ar putniem debesīs, atkal balvos un tā tālāk. Jāsaka tā, ka šo svētku nozīme nav viennozīmīga, dažkārt tie ir sasteigti, varbūt pat nepārdomāti repertuāra ziņā, jo bieži šie mākslinieckie vadītāji nāk no Rīgas, un šis te reģionālais aspekts novada īpašos tam raksturīgos mākslas sasniegumus, kaut vai latgaliešu tautas dziesma tiek atstāta novārtā. Un, piemēram, 2002. gadā balvos Pūtē orķestra atskaņotājs Viljama Hendija St. Louis Blues un popūrīs nekādi nesaistās ar Latgales skanīgajām tautas melodijām. Gan koru apdarēs, gan orķestriem vai, simfoniskai muzikai. Un tā tālāk. Lūk. Un tālāk, protams, kā tad ir ar latgaliešu tautas dziesmu apdarēm. Jūs redzat, piemēram, koncertu numuru skaits, tātad 31, 8. Daugavpilī tik 1. Var redzēt, ka Reizekne ir daudz vairāk padomājusi šai virzienā un ietur konsekventi šo līniju faktiski līdz pat mūsu dienām. Situācija, protams, ir uzlabojusies pēc 90. gada. Pēc 90. gada parādījušās arī oriģināla dziesmas latgaliešu valodā. Tas ir noteikti apsveicami un vērtējami. Kopumā tātad ir, piemēram, ja mēs runājam par kopkora repertuāru, ir izskanējusi 51 latgaliešu tautas dziesmu apdare.
27 autori, 3 oriģinālu dziesmu autori. Tātad, kā redzat, skaitliski, tātad, cik dziesmu ir pienesis, tātad pienesums Andrejs Jurjāns 9, Staņislavs Broks 6, Jūlijs Rozītis 4, Emilis Melngailis 3, Graubiņš 4 un tā tālāk. Fēls, Vītola Audzēknis, kurš visu savu radošo mūžu līdz pat izsūtīšanai nodzīvoja Daugavpilī, veltiet šīs vides kultūrvides attīstībai. Un, protams, arī citi jaunākas paudzes muziķi, komponisti, Selga Mence, Ilona Rupaine, Jevgenijs Ustinskovs, Jurijs Vaivots un daudzi citi. Protams, noteikti jārunā par Jurjāna Andreja 9 melodiski, harmoniski spilgtajām tautas dziesmu apdarēm, kuras dziedātas 8 svētkos. Savukārt Staņislava Broka skanīgās harmonija un formēdai skaidrās 6 apdares, ievērotas pēc 1990. gada, 59. gadā bija dziedāts. Tonālo monolu preces padziļinātu izpratni rodam Jūlija Rozīša 4 tautas dziesmu apdarēs. Emiļa Melngaļa diatoniskas spilgtās 3 apdares, līksminājušas svētku dalībniekus 6 reizes. 6 reizes svētku programmā ietvertas arī Jēkaba Graubiņa 4 apdares. Un, protams, viena no spilgtākajām Alfrēda Feila apdarēm, kas man bija atdzīvot, nodziedāta 4 svētkos. Arī populārākās apdares, kuras ir pieprasījuši paši dziedātāji un arī koncerta mākslinieckie vadītāji ir iekļaujuši, kā redzat, Aizezera Balti bārzi, Aizezera augsti kolni, kas man bija atdzīvot, gaismiņa ausā, es savai māmiņai, un arī citas. Tad vēl dažādi varētu runāt par māksliniecisko kvalitāti ar vienu melodiju apdares dažādiem koru sastāviem un arī dažādi autori, kā mēs redzam. Visnotaļ tātad arī mazliet atšķirīgi redzējumi, lasījumi. Protams, pats būtiskākais ir virsdiriģentu arī pienesums, šī mākslinieckā kvalitāte, viņu profesionalitāte. Un mēs redzam tātad pirmskara un kara periodā ļoti aktīvi darbojies Daugavpilī un arī Rēzeknes dziesmu Teodors Reiters, tāpat arī daugavpiliešu Alfrēds Fēls, stabulnieks Jānis, Sergejs Duks, pūtē orķestrus turējis stingri savās rokās. Tad padomju periods, un jau atjaunot tā Latvija gan novada diriģenti, gan, protams, pieicinātie dižgari, tā sakot, izcilie meistari arī no Rīgas, brāļi Kokari, Kvelde, Dūmiņš, Tarkevica un daudzi citi. Bet, ko es nobeigumā vēl burtiski tā dažas lietas, ko es gribētu pasvītrot. Pirmkārt, jāsaka tā, ka šī izklāstītā un apkopotā un arī argumentētā chronoloģija parāda, ka dziesmu svētku tradīcijas Latgalē ir daudz dziļākas un senākas nekā bieži pierasts domāt. Un to pirmsākumi ietiecas jau Latvijas brīvvalsts pirmajā periodā, un to attīstība nav apsīkusi nec kara laikā, nec arī padomju okupācijas laikā, un arī atjaunotās Latvijas neatkarības apstākļos. Manuprāt, nākotnē būtu vēlams turpināt arī vairāku svētku iezīmēto tendenci, atvēlēt prioritāti latgaliešu folklorai, ja jau tie ir Latgales tautas mūzikas mākslas svētki, un dziesmu svētki nav īstā reize, kad priekšplānā izvirzīt citu kultūru sasniegumus. Sentlī blues nav jāspēlē, var nospēlēt Ordalovska Mērzenes polku. Tikpat labi, un vēl ir ļoti daudz skanīgu muzikālu, tā sakot, sveicienu. Svētkos daudzpusīgi parādīt Latgales kultūras, tautas mākslas sasniegumus, dažādus žanrus, protams, iekļaut latgaliešu tautas dziesmai, melodijai prioritāti. Un kopumā noda dziesmu svētkiem ir liela nozīme visas Latvijas mūzikas kultūras izaugsmē. Un nākamie dziesmu svētki jau būs
16. Paldies par uzmanību!